amortizācija nav mainījusies un līdz ar to tās netiek mainītas. Tas ir vienkārši kopīgs lēmums un katru gada 1. septembri mēs ar finanšu pārvaldes veicam recidējumus. Un tur, kur iekārtām amortizācija 0, tur nekāda noma netiek noteikta. Telpas ir tikai virtuves telpas. Bērnzāles iekšā netiek ierēķināts, jo pašvaldībā ir jānodrošina ēdināšanas pakalpošanas izglītības iestādes. Un par katru šo gadījumu tad iepirkuma procedūrā pretendents, kas ir uzvarējis, tad ir tiek slēgts šie te mums līgumi. Tur ir amortizācija. Arī tuši nekā nesaka. Tad sanāk, ka tikai grantoži pasaka summu sastādu un visu? Nolietojumu. Šeit es saprotu, ka tās kvadratūra lokas nav lietās. Nē, tas ir rūpīgi raksturs. Kolēģi, vēl jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Nav, jā? Varam balsot? Balsošanas režīms ir atvērts. Lūdzu, balsojam. Paldies. 19 deputātiem balsojot par lēmumu projektu. Apstiprināt lēmumu projekts numur 74. Grozījumi domas lēmumā numur 168 par maksas pakalpojumiem, telpām un iekārtām Cēsu pilsētas vidusskolā. Tā ir virtuves iekārta noma. Tātad šim te periodā mēnesī